izskatīt manu prasību un sniegt atbildēt. 2010. gadā nākot pretim jaunizveidotās iestādes vadītāji zinātu turpinās lūgumu un palīdzēt iekārtot saka universitātes telpas bērniem, kuri nonākuši grūtībās, esmu ziedojis mēbeles par kopējo summu 1710 nodošanas pieņemšanas akta 16 un 17 no 15. novembra 2010. gada un datortehniku par kopējo summu 658,99 lati, nodošanas pieņemšanas akta 20 no 13. decembra 2010. gada. Sakarā ar to, ka šī iestāde tiek likvidēta un vairs nesniedz šāda veida pakalpojumus, kādam nolūkam esmu ziedojis, kā arī sakarā ar to, ka esmu zaudējis ar kādu uzticību Aglonas novada vadībai un tās darbībai, lūgums šīs mantiskās vērtības novirzīt Aglonas novada auģu ģimenēm, izveidot darba grupu šī jautājuma izskatīšanai, pieaicinot tajā mani Artūru Gražuli. Iesniegumam tiek pievienotas apliecinošo dokumentu kopijas uz 6 lapām A4 formātā. 2014. gada 5. marts. Tāds ir iesniegums un pielikumus es arī jums nokopēju, ja? Nu, jā, es varu, bija man jāatbild deputātam Timānam šis jautājums, jā, kāpēc es viņu domāju skatīt finansu komitejā. Pirmkārt, jautājums vēl tik 5. martā tika iesniegts, tātad tomēr jautājumi ir jāsagatavo un jāizskata šīs visas, nu, tie iesniegumi. Un otrkārt, mums ir jāizpēta, jo tik ātri mēs nevaram izpētīt, jo es, cik man ir zināms, es, piemēram, neņemos uzreiz atbildēt, vai tur rakstām galds, vai sekcija, vai stūra, tie ir visi tie, bet es atradu arī maksājuma uzdevumus, tātad, kur ir samaksāts Gražulim, maksa par piegādāto skapi, piemēram, 2010. gada 10. jūlijā, tālāk maksa par piegādātām mēbelēm 5. janvārī 11. gada, tālāk ir nu, te ir ļoti daudz tādu maksājumu, 30, tālāk maksa par lietotām mēbelēm soc darbinieku kabinetam, pamatoties uz tādu un tādu 70 latu, tālāk par mēbelēm viņam ir samaksāts 659 lati, tālāk ir samaksāts 200 latu par ofisa mēbelēm, par velotrenažieru un tā tālāk. Nu, vienkārši, kāpēc mēs šo jautājumu nevirzījām uz to? Nu, es uzskatu, ka tas ir jāsagatavo, skatīsim finansu komitejā, kuri tie tur skapi atbilst, kuri tur dāvināti, kuri tie apmaksāti vesela paketi, un nevar uzreiz to jautājumu sagatavot. Es neņemos, piemēram, varbūt kāds galds ir jau salauzts vai vēl kaut kas, jā, tātad ir maksājuma uzdevumi, salīdzinās, došu uzdevumu izpildu direktori un finansu daļā, lai viņi visu sagatavo, un mēs šo jautājumu skatīsim. Tā es atbildēju, bet uz jūsu jautājumu. Es jums jautājumu neuzdevu. Nē, tu man uzdevi, kāpēc finansu komitejā. Es jums uzdevu jautājumu. Es uzdevu jautājumu sēdes vadītāju. Nē, mēs nekļāvām sēdes. Nekļāvām, tāpēc, ka vienkārši nav nevajag taisnoties, pagaidiet. Es prasu sēdes vadītāju. Jūs tāds pats cilvēks, kā es šeit. Nu, nevajag man skaidrot. Ko jūs man vienmēr skaidrojat? Nu, bet jūs prasat šo skaidrojumu. Es no jums neko neprasīju. Ja es no jums prasīju atvainojos. Ja es prasīju no jums atvainojos, bet es jautāju ar Osvaldu, runāju ar Osvaldu, jo mums sociāla komiteja. Mēs izpētīsim to jautājumu, un kuri tur maksājumi, kuri to skapi, par kuriem tur ir maksāts, par kuri ir dāvināti, noskaidrosim un likumā paredzētajā kārtībā. Jurists Denisam uzdevums ir dots, arī nav vēl viņš sagatavojis man to jautājumu, kādā kārtībā tiek atgriezts tas viss. Mēs to izdarīsim, jā. Jāapskatās visas tam. Jā, Andri, ko tu gribēji? Jāapskatās tās mēbeles. Varbūt jau tu... Varbūt tās mēbeles jau norakstītas, mēs tak nezinām. Puses jau nav. Mēs nu sazinām. Lai visu jāpārskata. Jā, kad pirms jums piekrīt. Jā. Nē. Es gribu precizēt, ka neiet runa par atgriešanu. Tās ir divas dažādas lietas, kad mecenāts prasa atgriezt savu dāvinājumu, vai ziedotājs prasa novirzīt auģu ģimenēm. Katrs izsaka savu viedokļi. Saprotiet?
Tāds viedoklis izteica, mēs lemsim tālāk. Mēs tik nepieņemam vēl nekādu lēmumu. Es ļoti saprotu, es tikai pakurīgēju viedokļi. Man dažreiz jēdzieni ir ļoti plaši izteikts. Jā, paldies. Tā, lūdzu, kādi vēl priekšlikumi? Tas jautājums. Zināšana. Kā zināšana? Lēmums jāpieņem. Kolēģi, man vēl gribās jūs vērst uzmanību, kas teica pašā sākumā par ziedojumiem no holandiešu. Saprotiet, cik tas jocīgi neliekās. Mēs varam saskarties ar kādu pašu problēmu. Ar kādu? Bet tur funkcijas tiek turpinātas, Igor. Jā, ja mēs pārvietojam sociālo dienestu, mēs jau uzzinām. Tā ir administrācija. Toreiz bija runa tieši par to. Nē, nu mēs ar labklājības ministru tur sazinājās jau. Kārtos izpildu direktoru. Labi, atbildēsim uz jums jautājumu. Nē, man nevajag atbildēt. Es saku, tas ir viens no riskiem. Jā, skaidrs. Man tas neskars. Nē, skaidrs. Man arī tas neskars. Tā nevar teikt. Labi. Dotā brīdī var skart. Dotā brīdī notiek sēde, nevajag uzpārt savas viedokļas vienu pret otru, jā? Nē, es nesaku, ka šeit nav viedokļi viens pret otru. Es saku, tas ir risks, kuru vajag akceptēt un izdomāt, kā Es ar holandiešiem arī esmu personīgi pazīstama rajona padomē strādāju. Tāpēc deputāti runāsim par gražuļa iesniegumu, lūdzu, jā? Tieši par gražuļa iesniegumu. Jā, nevajag novirzīties no tēmas. Lūdzu. Atrada modinības. Tā kādi priekšlikumi? Es izteicu, To uzdevumu direktorai sagatavot. Jāpārliecinās, vai ir? Jā. Tā, es domāju, finansu nodaļā jāsagatavo pārskats par esošām mēbelēm un datoriem, ja? Tas ir pirmais. Un otrais ir izpildu direktorai veikt kontroli. Nē, tas būs trešais, jā? Juristam sagatavot lēmumu projektu, jā? Lēmumu projektu, un trešais tad izpildu direktoram veikt. Jā, un izpildu direktoru veikt kontroli, jā? Un lēmumu projektu sagatavot uz finansu komiteju. Atlīdzināt drīkst. Jā, droši. Saskaņā ar šo iesniegumu mums ir veikta pilnīga inventarizācija Gaisātas universitetē. Un runājot par tām mēbelēm, viņas visas ir pēc akta uzskaitītas, visas, kas ir šajās pavadzīmēs, viņas arī ir, taču ir viena ļoti liela problēma ar viņām. Tā kā viņas, vismaz par tiem skapiem, Ināra Ukina teica, ka viņi esot vienreiz samontēti kopā, ja viņus vēlreiz jauks un pārvedīs, tad, būs ļoti lielas problēmas viņus atkal dabūt kopā, jā. Teļus aizvēt. Tas ir cits jautājums. Galvenais, ka viņas ir. Jā, galvenais, ka viņas ir, vai ir. Tad mēs lemsim, jā. Iedot tam mecenātam. Vienīgais tikai jautājums par to, ka kurš tad izlems, kurām auģu ģimenēm un vai tas ir jādara tieši mūsu darba grupā? Ir jurists, kurš izlems to. Jurists neizlems kādīgi. Ieteiks, sagatavos lēmumu projektu. Kā tas būtu likuma? Jā. Saistīs atvaļinājumu. Mums ir divi juristi. Jā, es varu laikam, kas brīdī. Tā ir sagatava, tāpēc tas jurists ir pie mums. Gribētu ko teikt? Nē, papildināju. Paldies. Es varbūt papildināšu par tiem dēļiem. Tāpēc Arturs Gražulis laikam arī aicināja sevi uz to darba grupu. Viņam varbūt ir cits priekšstats par dēļiem vai nedēļiem. Ja jau jūs sakat, ka dēļiem, tad kā viņi kalpē? Kā izmontēs, paliks kāds dēļīši, paliks tad dēļīšu saliks un nodos. Un tas sakompletīs. Jā. Viņš izņemt no tā inventāras lietas ārā, viņas jāizņemtu taču. Akti visi ir izsācies. Es saku, tas viss ir jāsaka. Nevar tā uzreiz sniegt atbildi kaut kam atdot kaut ko. Kad? Vai ne?
visam balēm. Nolietuši? Nolietuši. Nu jā, Ja viņš šeit naudu neprasa atpakaļ, viņš te prasa, ka Jā, atpakaļ jau neprasa. naudu neprasa. Nē, nu tur ir jāpaskatās, par kuru mēbeli maksājām mēs naudu, par kuru nemaksājām. Es nezinu, es diemžēl nezinu. Par ko maksā? Tāpēc finansu nodaļa, lai sagatavo pārskatu, ja? Mēs to redzēsim visu. Labi, tad ir 3 punkti, tad balsojam, ja? Aleksandrs jau saka. Labi, par. Tad virzam uz finansu komiteju. Tā jautājumi ir izsmelti, sēde ir slēgta. Paldies!